Sveiciens visiem ortotalks klausītājiem ar saulainu un siltu pavasara iesākšanos. Vai zinājāt, ka mūsu pirkstu kauli nav stiprāki par parastu zīmuļu grafītu un ka vēna, kas atrodas mūsu zeltneša pirkstā, tieši savienojas ar mūsu sirdi? Šoreiz runāsim par roku veselību vai precīzāk par plaukstām un to locītavām. Par biežākajām plaukstu un plaukstu locītavu traumām, saslimšanām, profilaks un izplatītākajiem arī mītiem. Epizodes viesis – ortoklīnikas traumatologs, ortopēds un plastikas ķirurgs dr. Mārtiņš Tēcis. Dien! Gatavojoties šai sarunai, viens no maniem tādiem lielākajiem pārsteigumiem bija, ka pirkstos nav muskuļu. Tāpēc pirms mēs ķeramies klāt tēmas jau padziļinātākam izklāstam, pieskarsimies mūsu plaukstu anatomiskai uzbūvei. Es domāju, klausītājiem klausīties par plaukstas anatomiju varbūt varētu būt interesanti, bet šī plaukstas anatomija ir tik sarežģīta, ka tas aizņemtu ārkārtīgi daudz laika, tāpēc tas, ko es gribētu pateikt, kad šī plauksta anatomisko struktūru ziņā ir ļoti bagāti ietverot kaulus, locītavas, cīpslus, nervus, asinsvadus un to ciešo savstarpējo tādu saistību, kad katra šī anatomiskā struktūra un šīs struktūras funkcionēšana ir būtiska, lai šī plauksta neradītu problēmas. Tāpēc anatomiskā un biomehāniskā ziņā viņa ir tik unikāla, ka šīs struktūras savstarpējās biomehāniskās iedarbības projām turpina pētīt un nemitīgi parādās kaut kādi jauni atklājumi par šo struktūru savstarpējo kustību, miedarbību un ietekmi vienam uz otru. Kas ir tās biežākās traumas, sāpes, sūdzības, ar ko pacienti pārsvarā griežas pie jums? Pirmā grupa, ko es runāju, tie bija trauma pacienti, un tā ir tāda sava atsevišķa pacientu grupa. Un savukārt tāda otra pacientu grupa, ar ko es strādāju, ir pacienti ar sāpēm. Un tad šīs sāpes vairumā manas izpratnes ir saistītas ar kādām pārslodzēm, kur cilvēks nav ņēmis vērā sūdzības, ko viņš ir izjutis pārslogotajās cīpslās, locītavās, un šo pārslodžu rezultātā veidojas kaut kādas hroniskas problēmas, deformācijas, dažādas cīpslu iekaisumi, kas ir stenozējoši ligamentīti vai saliecēji cīpslu iekaisumi. Tie rada lokālu šo cīpslu iekaisumu, bet arī ir kā iemesls pat nervu nospiedumam, kas ir karpālajā kanālā. Bieži sāpju iemesls ir arī locītavu deformācijas vai osteoartrīti, kas tipiskāk ir īkšķu pamatnes locītavās, protams, arī plaukstu locītavā. Un situācijas, kuros tad vajadzētu vērsties pēc konsultācijas, ir kādā īsā laika periodā, nedēļa vai pāris nedēļas tās problēmas, ievērojot mierīgu režīmu, nemazinās, un tad tas varētu būt brīdis, kad jāvēršās pie speciālista, lai izmeklētu šo problēmu iemeslu un tad arī uzsākt ārstēšanu. Par traumām runājot, mēs noteikti nevaram pilnībā no tām izvairīties. Ko mēs varētu ņemt vērā, lai pēc iespējas mazinātu šos traumu riskus mūsu plaukstām? Noteikti vajadzētu būt klātesošiem tajā situācijā, kad jūs veicat kaut kādu darbu un faktiski saprast, ka jebkura fiziska darba veikšana, sporta veikšana ir ar kaut kādu traumatisku risku. Un tajās situācijās, kas paredz pēc elementāriem drošības noteikumiem pielietot kaut kādas aizsarga līdzekļus, tā arī darīt. Vai ir kaut kādi izteikti laika periodi, kad šo plaukstu saslimšanas aktivizējas vairāk un savukārt ir kaut kāds periods, kad viņas ir mazāk jūtams? Es teiktu, ka nē, bet tajā pat laikā ir kaut kādi periodi, kad tas pacienti ar līdzīgām problēmām konsultējās. Un tā kā, piemēram, šobrīd pavasarī es pamanu vairāk pacientus, kuriem ir, es uzskatu, pārslodžu rezultātā radušies kaut kādi iekaisumi, kas ir cīpslās, kas ir locītavās. Savukārt, tie vides laika apstākļi, es domāju, ka neietekmē vairāk šī vide ietekmē cilvēku aktivitāti, kas tādā gadījumā var radīt, kā jau minēju, kaut kādu struktūru pārslodzi vai lielāku iespējamību traumatismam, ja šis periods ir vienkārši aktivitāšu ziņā
patīkamāks kā tagad pavasars. Kā var atšķirt sāpes, kas ir sāpes, tāpēc, ka viņai bijusi pa liela fiziska slodze, vai tomēr tas jau ir iekaisums un ir jāmeklē medicīniskā palīdzība? Tāpēc es bieži vien pacientam mēdzu jautāt, vai jums ir nakts un miera sāpes. Tas nozīmē to, ka struktūra, kur netiek pakļauta slodzei, viņa rada sāpes, un tās ir iekaisīga rakstura sāpes. Un savukārt tās sāpes, ko pacients izjūt veicot kaut kādu aktivitāti, tā varētu būt kaut kāda struktūra adaptācija nepieciešamai slodzei vai savukārt arī struktūra pārveidošanās, ja cilvēks ir uzsācis kaut kādu viena veida aktivitāti un slogo konkrētu struktūru, ko viņš varbūt iepriekš dzīvē nav tik daudz slogojis, tad šajā struktūrā notiek elementāra pārveide, stiprināšanās vai kādi citi procesi, un tās atkal varētu būt savādāka veida sāpes, kur paņemot miera periodu, tās sāpes pakāpeniski mazinās. Kādi varētu būt tie brīdinājumi signāli, kas liecina, ka jāmeklē speciālistu palīdzība? Jā, es esmu bieži vien aizdomājies par tādiem sarkaniem karogiem, bet tādus globālus sarkanos karogus es neredzu, iedalu sarkanos karogus katrai atsevišķai kādai problēmai, bet, ja man būtu jāiesaka pacientam, kuros brīžos tad vajadzētu konsultēties ar speciālistu, ja ir parādījušās kādas sāpes, kuras nav īsti izprotamas, un to iemesls nav skaidrs, tad, kā es saku, kaut kāds laika periods, kas ir nedēļas kopš sāpju rašanās brīža, un ja jūs esat konstatējis, ka šīs sāpes ir un veicis dažādus atslodzes pasākumus, lai it kā tās sāpes mazinātu, bet tās sāpes nepāriet, nemazinās vai pretēji pat pieaug un sāpes saglabājas, kā es teicu, naktī un mierā, tad viennozīmīgi varētu vērsties pēc konsultācijas, jo, protams, kad bieži vien šīs problēmas ir vieglāk atrisināt agrīni, bet, kā es saku, nedēļu vai pāris nedēļas var mierīgi nogaidīt, jo daudzas problēmas ir pašlimitējošas, kas vienkārši ķermenis pats ar viņām spēj tikt galā atrisināt. Es domāju, ka mums kā cilvēkam ir jādara visas tās aktivitātes, kuras mums nepieciešams darīt un kuras mēs vēlamies darīt, bet jebkura jauna aktivitāte vai aktivitāte, kas tiek veikta par daudz, viņa var radīt diskomfortu, sāpes, un no tā nav jāizvairās, bet ir jābūt varbūt iejūtīgam vai jūtīgam pašam pret sevi, lai tad šo pamanītu, šo piefiksētu laika periodu, kad tas ir radies, mēģinot modificēt kaut kādus kustības veikšanu, roku pozicionējot citā stāvoklī vai darbojoties ar otru roku, un tādā veidā vienkārši noņemot šo slodzi, pārslodzi, jo, manuprāt, tas, ko es redzu darbā ar pacientiem, ar sāpēm, kas nav traumatisks izcelsmes, tās tomēr ir kādā īsā periodā, ilgstošā periodā slodze, vienveidīga darbība, kas kaut kādā periodā ir summējusies un radījusi to problēmu, un tad mēģināt pacientam pašam izprast šo darbību, kas to varētu būt veicinājusi, un, kā jau teicu, modificēt to darbību un redzēt, vai kaut kas savās sajūtās mainās. Kāpēc ir būtiski ar rokas problēmām doties pie rokas ķirurga, nevis vienkārši pie vispārējā ārsta traumatologa? Šis ir ļoti interesants jautājums, tāpēc, kad šī rokas ķirurga specialitāte, ja ņemsim kaut vai Latviju, laika periodā ir bijusi dažāda. Vēsturiski ir bijis iespējams Latvijā iegūt rokas ķirurga certifikātu, un man personīgi šī certifikāta nav, bet iemesls, kāpēc es varu saukt sev par rokas ķirurgu, ir tas, ka citur pasaulē rokas ķirurgi ir traumatologi ortopēdi un arī plastikas ķirurgi, vai tikai plastikas ķirurgi, kas specializējas roku problēmās. Tas noteicošais faktors būtu tas, ka rokas ķirurgam būtu jābūt specializētam traumatoloģija ortopēdijā, kas ietver kaulocītavu ārstēšanu, un plastiskās ķirurģijas lietās, kas ietver darbošanos ar mīkstiem audiem.
Un tā tad vēsturiski ir bijusi tāda specializācija rokas ķirurgs, kur mums ir Latvijā. Kādreiz certificēti un certifikātu iegūši rokas ķirurgi. Patreiz nav tāda izglītības modeļa, jeb rezidentūra rokas ķirurģijā, bet viņi ir radīšanas procesā. Un pēc kāda laika tāda apakšspecialitāte līdzīga kā vertebroloģija varētu būt vai būs. Un tāpēc ir šis paskaidrojums, kāpēc ir svarīgi iet pie rokas ķirurga, jo svarīgi ir speciālists, kas spēj strādāt, novērtēt šīs visas struktūras, kuras minēju. Ja man ir problēmas ar elkoni, es vēl varu doties vienkārši pie traumatologa, bet tieši ar plaukstu es dodos pie rokas ķirurga. Kur tas rokas ķirurgs, kur sākas tā viņa nozare? Tāds iedalījums, kas ir kaut kādā veidā izveidojies anatomisku iedalījumu dēļ un to struktūru dēļ, kas ir cieši saistīts. Kā es minēju, šīs struktūras, kas ļoti cieši miedarbojas ar sevi, tātad tas ir plaukstas locītavs un apakšdāma līmenis. Un savukārt tas līmenis, kas ir no elkoņa locītavas un uz augšu, tas it kā ietilptu varbūt traumatoloģija, ortopēdijā, bet tas viss ir ļoti filozofiski un ļoti diskutabli, jo ir dažādi speciālisti, kas strādā ar dažādām šīm lokalizācijām. Viens no viedokļiem, ko es novēroju, gatavojoties arī šai mūsu sarunai, ka pie visiem plaukstas lūzumiem ir nepieciešama operācija. Vai tā ir taisnība un kādos gadījumos pietiek tomēr ar tādu konservatīvu ārstēšanu, un kādos gadījumos tomēr ir nepieciešama jau ķirurģiska iejaukšanos? Pie visiem plaukstas kaulu lūzumiem viennozīmīgi nevajag operāciju. Ideāli, ja šos lūzumus var neoperēt. Kāpēc? Tāpēc, kā jau minēju, plaukstā struktūras ir ļoti cieši pieguļošas viena otrai, un jebkura implantu slodze, jebkurai plaukstu struktūrai rada rētošanos, kas būtiski var ietekmēt locītavu kustību, cīpslu slīdamību un tā tālāk. Līdz ar to, jebkurš lūzums, kas ir bez dislokācijas, kas ir stabils, kur var mierīgi dziedēt imobilizācijas veidā, nav nepieciešama ķirurģiskā ārstēšana. Ķirurģiskā ārstēšana būtu nepieciešama tāda veida lūzumiem, kas jau pēc sava lūzuma uzbūves ir nestabils lūzums, un kur mēs zinām, ka ārstējot arī ar imobilizāciju šī dislokācija radīsies. Un tāpēc šie lūzumi, kas ir tādi, paredzami nestabili, viņus vajadzētu operēt. Un kādas sekas var rasties, ja novēloti griež pēc palīdzības? Jā, es ļoti daudz strādāju ar tādu veidu pacientiem, kuri ir novēloti pēc lūzumiem. Nu, un tad šajās situācijās jāveic šo lūzumu, kas ir saauguši ar deformāciju, tad korekcija. Tad tie lūzumi ir jāosteotomē, jeb jārada atkārtot, vai tajā pašā vietā, vai kādā citā anatomiski viegli pārdalāmā pusē, un tad jāpozicionē pareizā stāvoklī, lai nodrošinātu to, ka tā pirkstu kustība ir bez deformācijas, jo interesantākais, ka man ir bijis arī pacients, kuru savas karjeras sākumā es esmu ārstējis pirkstu lūzumu un konservatīvi, un tad pēc kāda laika atnāca šis pacients, un tad pacienta sieva teica, šis pirksts ir saaudzis ar deformāciju, un viņam nav izmainīta ne tikai šī pirksta pozīcija, bet arī valoda, jo pacients ir kurlmēms, un līdz ar to sarunāšanās ar citiem ir būtiski ietekmēta un traucēta. Epizodes sākumā es jau minēju, ka pieskarsimies arī izplatītākajiem mītiem, kas saistīti ar šo tēmu. Vai tiešām pirkstu krakšķināšana izraisa artrītu? Nē, es teiktu, ka pirkstu krakšķināšana, es domāju, ka neizraisa artrītu. Ir pacienti, kas nāk un jautā par šādu situāciju, bet biežākais iemesls ir kaut kāda locītavu hipermobilitāte vai palielināts kustīgums, un tāpēc ir normāli, ka šādiem pacientiem šīs locītavas mazliet iziet ārpus viņu tāda normāla anatomiskā stāvokļa, un kaut kādā brīdī notiek kādu struktūru pārlekšana. Kāds ķirurgs teicis, ja vajadzētu izvēlēties, kuru pirkstu zaudēt, tad
vismazāk nepieciešamais mums esot rādītāju pirksts? Šis ir ļoti tāds interesants jautājums un interesanta ārsta atbilde. Man dzīvē ir veicies izvēlēties, kurus pacientam pirkstus šūt atpakaļ. Tā tad ir plauksta bez pirkstiem, un man ir, piemēram, 3 vai 4 pirksti. Un tad man ir jāizvēlās, kurās pozīcijās šos pirkstus šūt atpakaļ. Tad viennozīmīgi vienmēr ir jāšuj īkšķis atpakaļ klāt, un tikai tad sāk domāt par nākamajiem pirkstiem, kur šajās situācijās izvēle dominantajai rokai vienmēr ir bijis vai 2. vai 3. pirksts, lai pacients varētu veikt precīzās kustības, rakstīt vai pieskarties, un savukārt nedominantajai rokai tas varētu būt tāpat īkšķis un varbūt spēka satvēriena tvērienam realizācijas veikšanai 4., 5. pirksts. Vai plaukstas locītavas sāpes pāriet vienmēr pašas no sevis, ja tās vienkārši ignorē? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka plaukstas locītavas sāpes, kas ir radušās, un, kā es jau minēju, kādā īsā laika periodā, nedēļa vai mēneša laikā, ierobežojot aktivitāti, nav mazinājušās, tad viņas arī varētu nemazināties. Plaukstu locītavu problēmas skar tikai vecāka gadagājuma cilvēkus. Ja mēs tā skatāmies, kāda vecuma pacienti tad nāk pie manis uz konsultāciju, tad tie ir vecāka gadagājuma cilvēki, bet par to vecumu runājot, man visu laiku prātā ir šis citāts, ko es esmu dzirdējis no doktora Jurkeviča pirms ārkārtīgi sena laika, jo es kļūstu vecāks, jo man vairāk apkārt ir jauni cilvēki. Tāpēc, ja skatās pēc mana vecuma, tad jā, galvenokārt pacienti ar rokas sāpēm un problēmām vēršās, kas ir vecāki par manīm. Vai cilvēks var būt pārāk vecs vai trausls priekš operācijas? Es domāju, ka nē. Vakardien man bija arī pacienti, kurai bija 75 gadi, un viņai bija pusgadu laikā nepareizs audzes apakšdāms, un es viņai saku, tā tad jums būs nepieciešama ķirurģiska ārstēšana, mēs pārzāģēsim apakšdāmu, tur veidosies kaula defekts, mēs paņemsim kaulu no iegurņa, ieliksim iekšā, safiksēsim, un tad veiksiet rehabilitāciju, un kaut kur pusgadu laikā tad jūs atjaunosieties tik tā, ka nebūs ierobežojumi jūsu darbībai, un tad šie pacienti bieži vien uzdod jautājumu, jā, doktor, bet vai es tam neesmu par vecs vai veca? Un tajā brīdī es saku, jūs nebūtu piemērot šai operācijai iespējams, ja jūs būtu guļoši vai būtu ratiņkrēslā vai būtu aprūpējams, bet tajā situācijā, kad jums pašam ir jāparūpējas par sevi, par lietām apkārt, tad es domāju, ka vecumam nav šķērslis, kas attiecās uz blakus slimībām. Tad rokas operācijas ļoti labi var veikt arī tāda veida anestēzijā un apjomā, kas būtiski neietekmē arī vispārēji tāda slima cilvēka ķermeni kopumā. Ko jūs ieteiktu kaut kādas ikdienas paradumos ielikt kaut kādas darbības, lai mēs parūpētos par savām plaukstām? Man nepatīk tas termins, kad vajadzētu no kaut kā izvairīties. Vajadzētu ievērot visas rekomendācijas, kas ir lietojot kaut kādas priekšmetus, lietot aizsarglīdzekļus, ja mēs sportojam. Cilvēki, kas ikdienā daudz laika pavada pie datora ar datorpēli. Šai pacientu grupai es parasti saku tā, ka tā viņu problēma ir ilgstoša vienveidīga kustība. Un jebkura ilgstoša vienveidīga kustība, vai tas ir tālbraucējs šofers, kas brauc stundām pie mašīnas un spiež kāju, noslogo muguru mazliet asimetriski, vai tas ir cilvēks, kas strādā pie datora, 8, 10 vairāk stundas ir šī vienveidīgā ilgstošā darbība, tad kā jebkuram cilvēkam vajadzētu šo te aktivitāšu maiņu. Es pēc vienas izglītības arī esmu fizioterapeits, un es esmu strādājis ar pacientiem šajā te rehabilitācijas fizioterapijas etapā, un tas, kas vienmēr šiem cilvēkiem palīdz, ir tas, ka šīs aktivitātes vai vingrošanas ir tas, ko viņi
ikdienā nekad nav veikuši. Līdz ar to šādiem pacientiem, kas ilgstoši sēž pie datora, vai tālbraucēju šoferiem, vai kāda cita vienveidīga darba darītājiem, viņiem vajadzētu kaut kāda aktivitāte, kas nav raksturīga viņa ikdienas darbībai, kaut vai apgulties uz grīdas, izpildīt vingrinājumus, guļus, iziet kādā pārgājienā vai jebkura veida aktivitāte, kas būtu pilnīgi savādāka viņa aktivitātei, kas tiek veikta ikdienas laikā. Un, protams, kad efektīgāk tas ir, ja to veids kopā ar kādu speciālistu, kas vēl iesaka, kādas specifiskas aktivitātes varētu būt efektīgākas problēmu risināšanai. Ja cilvēkam ir veikta kāda no šīm ķirurģiskajām manipulācijām, cik ilgs ir šis atvesaļošanās process un ar kādām varbūt blakus sekām vajadzētu rēķināties? Pacientiem, kuriem plānoju ķirurģisku ārstēšanu, es vienmēr cenšos jau pirms operācijas izrakstā informēt par to, cik ilgi varētu būt šis pēcoperācijas rehabilitācijas laiks. Un tas parasti ir mēneši. Un pacients bieži vien jautā, kāpēc tie ir mēneši. Tad vēlreiz, kā jau minēju, plaukstā ir daudz dažādas struktūras un ķirurģiski ietekmējoties uz šīm struktūrām, katras struktūras dzīšanas laiks ir atšķirīgs. Jāda sadzīs pāris nedēļu laikā, tad cīpslu apvalk nomierināsies vairāku nedēļu laikā, līdz pat mēnešu laikā. Locītavu dzīšana, šo sinuvielu audu dzīšana būs vēl ilgāk, un faktiski tā pamat problēma, kas var saglabāties laika periodā 4-6 mēneši, ir saistīts ar tūskām. Līdz ar to tātad šie pacienti, kuriem ir veikta ķirurģiskā ārstēšana, noteikti pēcoperācijas periodā ir rehabilitācija, jo ja plauksta netiek rehabilitēta, tad šīs struktūras, kas ir cieši saistītas, sarētojās kopējā blokā, un šis pēcoperācijas rezultāts ir ļoti slikts. Tā kā jārēķinās tiem pacientiem, kuriem tiek plānots plauksts vai locītava operācijas, kad šī rehabilitācija, fizioterapija vai ergoterapija būs obligāta. Un ja pacients nav gatavs veikt šādu pēcoperācijas rehabilitāciju, tad labāk šo operāciju neveikt, jo tas rezultāts būs krietni sliktāks nekā, ja to darītu. Vai ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu pateikt saistībā ar šo tēmu plaukstas un plaukstu locītavs, ko varbūt jums neesmu uzdevusi kā jautājumu? Vienīgais, ko es gribētu teikt, to, kad vajadzētu ļoti novērtēt tās struktūras un it sevišķi roku, kad mēs par viņu nesūdzamies, jo tajā brīdī, kad mūsos viss funkcionē, mums liekas, ka tas viss ir pašsaprotami un tā tam vajadzētu būt. Bet tas, ko es gribētu nodot šo informāciju par to, kad, lai jūs tikpat labi justos, ir svarīgi tātad šīs problēmas agrīni pamanīt, jo tajā brīdī, kad nekustās pirkstā kaut vai viena locītava, ir būtisks funkcionāls ierobežojums, kas būtiski maina un traucē kaut kādas ikdienas aktivitātes, atpūtas iespējas. Tāpēc tas mans ieteikums vienkārši būtu novērtēt to, kad mums viss ir labi, un uztvert nevis to kā pašsaprotam, bet tā, kad mēs visdrīzāk esam panākuši to, lai mēs labi justos. Savukārt, ja mēs nejūtamies labi par kādu struktūru, tas nozīmē to, ka kādu brīdi mēs esam ignorējuši sevi un šo ķermeņa daļu, un šobrīd ir pienācis laiks pievērst tam uzmanību. Paldies jums, doktor, par sarunu. Liels paldies arī katram klausītājam, kas bija kopā ar mums. Sargāsim sevi, veiksim preventīvus arī pasākumus un rūpēsimies gan par savu, gan līdzcilvēku veselību. Ja jums ir radušies kādi jautājumi par šo tēmu vai ieteikumu nākamajām podcastu epizodes tēmām, droši rakstiet uz ortotalks@orto.lv un uz tikšanos jau nākamajā podcastu epizodē.